Sveicināti! Atkal visiem labdien, labvakar! Modrs atkal grib kaut ko parunāties. Es gribētu vienkārši atkal sākt no tās tēmas, par ko es visu laiku runāju. Ļoti daudz cilvēku, kas domā par Bībeli, par reliģijām, dažādām veidām konfesijām, reliģijas piedarībām un arī konfesionālā piedarības arī ļoti viņas daudz un dažāds. Ļoti viņas daudz ir, viņas nemazāk kā 100 ir apmēram kaut kur tādā veidā. Un vienā pašā Indijā es runāju vienu indiešu tāda reliģijas pārstāv, viņš teica, es tā dzirdēju apmēram kaut kur 150 dažādu veidu ticības veida reliģijas. Viņš saka, nē, kļūdies. Tur apmēram pār pa 2000. Un tagad visu to salikot kopā, cik vēsturē vēl bija tā pašā senatnē Ēģiptē, cik daudz vēl tur bija reliģijas. Un, teiksim, par visam šiem reliģijiem runājot, tur nebija vienkārši tādā veidā, kā tikai vienkārši ideoloģija. Tur bija reāli, teiksim, visāds garīgs izpausmes bija. Brīnumi notikās riņķi apkārt. Ļoti daudz interesantu lietu bija. Un ja mēs analizējam visu vēsturi kopā, tur interesants lietas notikās. Tur bija, kad varēja vienkārši notikties globālā veidā katastrofas un globālā veidā visās briesmu lietas. Te cilvēks sākums, kā viņš viss izveidojās. Un pēc tam viss bija tas sajukums, kad pirmais cilvēks, kas pieņēma citu domāšanas veidu, citu ideoloģiju. Un pēc tam sākās ļoti daudz, kā viss cilvēks attīstījās, kā sāksim no pirmā cilvēka. Un tā līdz šodien ar mums visu kopā. Kamdēļ es tagad to sarunu ievedu tālāk, tik tālu, un kad cilvēki to ir darījuši un kāpēc to darījuši. Mēs visi gribam tiešām īstenībā dzīvot laimīgu dzīvesveidu. Mēs gribam dzīvot patiesi reāli attiecības savā starpā. Nemelot viens otram. Dzīvot laimīgi, dzīvot ar izpratni viens pret otru, ar cieņu viens pret otru. Es tā domāju, ka tā ir tā īstā vēlēšanās katrā tautā, nācijā, valodā. Interesanti arī pat beidzamā, ko es tādu informāciju arī uzzināju, ka, teiksim, latviešu valoda ir viena no senākākām valodām. Bet tas jau nav tas, kas varētu viņu izcelt augstāk, būt pārāk par visam pārējiem, jā. Bet kādā veidā viss tās valodas attīstījās, cik tālai senātnē, kad viss tas sākās, tas nenozīmē to, ka mēs esam kaut kāds labāks vai sliktāks pa otru nāciju. Tas nozīmē to, ka mums vajag dzīvot kaut kādā sapratni, sadraudzībā, izpratni viens pret otru, cieņa viens pret otru, nevis karot viens pret otru, nevis naidoties, dusmoties. Kamdēļ es runāju par dievībām?
iesākt to sarunu, jebkur viss tas no ideoloģiem, dievībām, reliģijām, viņas virs uz kaut kādu dievu, kas nekad neviens cilvēks nav ar viņu sastapies. Un neviens nezina, kā tur īstenībā tas noticies. Šodien realitāte ir diezgan liela cieņa un karš. Cieņa savreiz, bet arī karš. Cieņa, kas savā starpā viens otru saprot, viņš ciena viens otru. A karš ir to, kas man to nesaprot. Nu, tie visi aiz žogu. Tai pusē ir. Teiksim, islamieši. Viņi ir tie, kas aizmugurē sūta. Tie visi neviernie, mums nepieņēmīgi. Jūdaismā mēs esam pagāni, kristietismā esam mēs kaut kāda neticīga. Un vienmēr ir kādā no visam šiem reliģiskām organizācijām ir kaut kāds, kas mums kaut kāda daļa cilvēku kategorijas atstum malā. Labi, ok, tie, kas ir tais sistēmās iekšā, reliģijas organizācijas iekšā, un viņi savā sabiedrībā, savā kopienā, viņi jūtas baigi komfortabli, viņi jūtas, ka viņi ir tie īstie un pareizie. Šodien apmēram 8 miljardi iedzīvotāju zemeslodes virsū. Un tagad, ko tu tagad paskaidros visiem šiem 8 miljardu iedzīvotājiem, kad viņi, kādu no viņiem etnosiem, kādu no viņa sabiedriem, kas savādāk domā, un vien aizies kaut kādā ellē, un cits saka, kaut kur vispār kaut kādā sliktā dzīvē, un būs laimīgie cilvēki. Padomā reāli cilvēks, kā tu domājies, padomā, kā tas īstenībā šodien tiek pasniegts mums, kādā veidā mums tas tiek proklamēts. Ja tu tur neesi, tad tu esi jau tas sliktais. Mēs varam pateikt, ka mums ir katram savu pārliecību, mums katram savu ticību ir, mums katram savu reliģiju ir. Un, teiksim, vienkārši tādā valstī kā Indijā, tur apmēram, tā kā es iepriekš ieminējis par to, es domāju, kaut kaut 150 dažādu veidu ticības veidu, tās ir reliģijas dažādi. Saka, nē, modri, tur ir apmēram pār 2000. Tā ir viena valsts, kas tagad ļoti progresēs, ļoti augsti. Tur ir apmēram pārsit uz Ķīnas populāciju, viņa spēcīgāk palikusies. Un pašai Ķīnai ir diezgan daudz dažādu reliģisko novirzienu. Un ņemsim, teiksim, arī ļoti daudzās tautās ir ļoti dažādi veidi reliģijas novirzienu. Es nerunāju tikai ne pa kristiešiem, ne pa islamiešiem, kas ir valdošās, kas ņem virsroku, kas valda pa visu pasauli. Ja. Tās visi organizācijas, tās visi sabiedrības, kur cilvēki turās cieši viens savā kopā, viņi viens otri. Tā kā māsa un brāļi, kristieši to pašu saka. Islamieši to pašu. Es domāju, ka vēl cits reliģijas organizācijas tieši to pašu saka. Bet ko mums darīt vienkāršam cilvēkam? Kas vispār neko to nav saprats, viņš piedzimis kaut kādā ģimenē. Ko viņam domāt? Viņam varbūt vecāki nav mācījuši no vienu visu šitām reliģijām, jā. Jo, teiksim, visspēcīgākā tagad ir
pasaules mērogā tā ir islams. Kristieši jau pārsituši, jā, viņi kaut kur līdzvērtīgi, jā. Dažādi veidi kristīgās organizācijas, dažādi veidi kristīgās mācības veidi un arī visās jaunās attīstības bez apmēram 20. gadsimta jaunas kustības parādījušās. Un viss kaut kas ir. Viena bāze, kristīgai bāzei ir viena bāze, jā, ko viņi visu laiku ir traktējuši un jo vēsturi analizēt, jā, viņi paskatīties vēsturē, jā. Teiksim, es dzīvoju Anglijā, tagad viņam anglikānu baznīca, viņi atdalījies no katoļu baznīcas. Katoļi viena no visvecākiem jau var, teiksim, tādā veidā. Un teiksim, islams arī vispār ļoti daudz. Es pateicu, mēs esam ātrāk pa jums, ko jūs te runājat vispār. Mēs esam spēcīgāk pa jums visiem. Kamdēļ es to runā? Ar to mēs katru dienu sastopamies, katru personīgi. Mēs dzirdam, ir kristietisms, ir hindu, ir ļoti dažāds, ir Krišna, ir islams. Un katrs to deķīt valk uz savu pusi, katrs kā māk. Es vienkārši tā gribu tā loģiski tā pievērst tā domāšanas veidu, lai saprastu. Bet ko tad tu cilvēks nabaks, kas neko nevienā, ne otrā organizācija nav bijis iekšā? Ko tad tev darīt? Es gandrīz starp debesim un zemi karājos. Es vispār nekam, ne dievam, ne vēlnam, ne jūdīsam, ne kristietismam, un ne tam, ne otram. Kur man palikties? Ko man darīt? Ja, teiksim, kristietisms neticīgiem visi iet ellē, teiksim, hindu arī viņi noliek tās, kas nedzīvo pēc viņa saskaņām, viņiem visi uz bēdz. Un ļoti daudzam tādām reliģijas pamatotiem veidiem ir visi tādi, ir plus, ir mīnus, tāpēc, ka viņi saka, ja tu nebūs ar mums, tad tu esi pret mums, tad tu esi pazudis. Nu, padomā, realitāti. Jūdam pateiks, ebreji, kurienes šis Dieva vārds sākās? Viņi arī pateiks, pagāns, tu esi čau, tu esi zaudētais. Islamām pateiks, nevienni, kas nepieņem viņu ticību, tie visi ir sliktie. Jūdiem, izrēliešiem arī pagāni mēs esam. Nekam nedarīgi. Mēs esam te baigi labie. Un katrs reiz šīs reliģiskās organizācijas uzceļ kaut kādu tādu prioritāti augstāk. Un tad vēl notiekās cīņa savā starpā, kurš no viņiem ir pareizākais. Ar kā man tagad visu to pareizas lietas risināt? Es tev pateikšu, tas aiziet jo tālāk, jo lielākā muļķībā. Tāpēc, ka tur galā nebūs. Kurš īstais, kurš neīstais, kurš pareizais, nepareizais. Allāk saka, mūsu Dievs tikai to pieņem, kristieši saka, tikai Dievs to pieņem, islams saka, to Dievs pieņem. Pagaid, mēs kaut kā vienu Dievu rulē riņķi apkārt, un īstenībā nesapratu, kurš ir kuram un kurā pusē, kā man aiziet. Bet es kā piedzimis vispār, es ne islams, ne kristietis, ne ebrejs, neviens. Ko man darīt? Ko man darīt? Jums ir savu strīdi jautājumi savā starpā. Bet ko man kā vienkāršam cilvēkam, kas piedzimis, jā, es varbūt neesmu piedzimis ne kristīgā ģimenē, es neesmu varbūt piedzimis ne islama ģimenē, ne judaisma, ne Krišnas ģimenē, neviena, es neesmu nekur piedzimis. Bet ko man darīt?
Es tāpat ir cilvēks, kā jūs visiem ir tāpat elpošana, tāpat kā man visiem. Un kā man tālāk iet, ko un kā. Vispār, kas es esmu tāds. Un tad ļoti daudz vēl citu organizācijas, kas tev iedos visu veidu informāciju, lai tu būsi tāds, tu būsi tāds, tu būsi tāds un tu būsi tāds. Ļoti daudz organizāciju visā pasaulē, kas visādi ideoloģiski manipulē un iespaido cilvēku domāšanas veidu, visādos veidos, visādos reklāmas un ideoloģiskās stundas un tā tālāk viss. Es kamdēļ tik plaši aiziet. Ziniet, es pateikšu aiz vienu iemeslu. Ja mēs tagad sekosim līdz kādam no viena veida visu šitām organizācijām, mēs vienkārši nogursim. Ja mēs viņās ielien iekšā kādu veidu organizācijas, tad mēs sastarsimies ar vienu problēmu, mēs nogursim. Jo tāpēc, ka prasības ir katrai organizācijai dažādas, bet ļoti daudz. Dažāds, bet ļoti daudz. Un ko tam man darīt tam nabaga cilvēkam? Kad es nesaprotu nevienu otru tās te ideoloģijas, es neesmu viņas skolās gājis, es neesmu mācījies, neesmu audzināts. Ir dažādi veidi audzināšanas veidi. Īstenībā ir tas, ka viņi visu audzina uz vienu. Viena lieta, ko viņi novirz uz vienu, ir radītājs. Viņš ir reāls. Bet viņi neko nezina par viņu. Viņi daudz māca par viņu. Viņi runā par viņu. Dažādās konfesijas, reliģijās. Viens māca tādu lietu, otrs tādu, trešais tādu, ceturtais tādu, piektais tādu. Viņi simtiem tūkstoši. Jā, kāds varbūt nav informēts, viņi ļoti daudz. Bet tu kā cilvēks ej gulēt. Tu gribi iet savā mierā gulēt. Tu gribi veidot savu dzīvi, mīlēt savus bērnus, mīlēt savus vecākus, mīlēt savus tuviniekus, savus radiniekus, savus draugus. Tu gribi satikties katru dienu uz ielas viņiem laimīgi redzēt. Pie tam vēl otrā puse ir, kas iet neatkarīgi no visam valsts reliģiem, ir politiskās pasaules. Politiskie spēki, kas dažādu veidu kruķi māca un manipulē un dominē, ka tev ir tieši tā jādzīvo, kā mēs to saprotam. Tas ir vēl viena tā kā veida reliģija. Un cilvēks, kur tu esi visā nešķiņā iekšā? Man patiešām arī pats pašam priekš sevis tāds jautājums. Kur tu esi visā nešķiņā iekšā? Un es tādu gribētu apstāties uz šito punktu. Es ieturu apzināto pauzi. Visi viņi runā, ka ir reāli Dievs. Kas viņš tāds ir? Un kāds viņš ir? Es tādu mēģināšu vēsturiski iet apakaļ ar dažādiem faktoriem un mazliet kaut ko tā veidā izskaidrot. Nevis apgalvot, bet izskaidrot.
Visi ebreji tautiņi ticēja, ka Dievs sūtīs vienu personu, kas atsabinās viņu tautu, kas padarīs viņu laimīgu. Visi ienaidnieki nolīdz zem kājām. Tā bija paudzēm, tie bija 100 gadi. Viņi tam svēt ticēja. Es tikai kā vienu piemēru gribu izcelt ārā no visam dažādu veidam reliģiskam izpratnēm, lai mēs iedzināties tā lietā, kas īstenībā ir. Un viņi visi tam ticēja no visas sirds, ka viņš atsūtīs Dievs. Dievs bija daudz sūtījis savus praviešus, kas ir šodien rakstīts viena daļiņa tā ir tikai, bet vismaz šai grāmatā Bībelē. Un viņi tam no visas sirds ticēja, ka viņš atnāks un atbrīvos tautu. Un ziniet, tad, kad viņš atnāca, nevis tik bija priecīgi, nevis tik bija baigi laimīgā, tāpēc, ka viņš atnāca realitāti starp viņiem. Un no viņa vidus viņš piedzima. Un interesantākais tas bija tas, ka viņš piedzima nevis tā kā no dabīgā veidā, kā no cilvēka. Viņš atnāca caur svēto garu. Un iepriekšējie pravieši, ja par to bija runājuši, ka tas tā arī notiksies. Iet runa par jauno praviešu Jeremijas grāmatu. Es tad neveršu Bībeli vaļā, nerādīšu. Ja vajadzēs, es veltīšu tam laiku, es arī to parādīšu. Un ka viņi ieņems dēlu, jā, un tad vēl vienā citā rakstvietā vēl teikts ir, es esmu tāds, lai izpildītu tavu gribu, un tu miesi man sagatavojas. Viss bija iet runa par vienu personu, ko viss Izraēļa tauta gaidīja no visas sirds. Un šodien ir ļoti daudz kari notiekās. Un es neteikšu, ka Izraēļa bērni šodien dara pareizas lietas pasaulē. Es to neapgalvošu. Tas nav pareizi, ko dara viņi. Bet ne tas jautājums, ne par politiku, es gribu šodien iedziļināties. Bet viņi gaidīja Mesiju. Un ziniet, ka viņš atnāca. Viņi nevisai priecīgi bija. Viens no viņa pat ķēniņiem gaidīja jau pirmā piedzimšana, pirms piedzimšana. Viņi gaidīja, kā viņu nokauta. Viņam izjūtās, ka viņš tajā momentā, ka viņš varbūt apdraudēs no savas ķēnišķīgās svārs, ka viņam varbūt tiks atņemtas jau, tāpēc, ka ir kaut kāds pravietis pateicis, kad atnāks ķēnišs un tad kaut kādi pilnīgi ne ebreji, kaut kādi no citas zemes gudrie atnāk, un viņi caur kaut kādām zvaigznēm ir saskatījušies, kad ir jau noticies fakts, ka viņš piedzima. Un es nezinu, tam gudram ķēniņam, viņa nebija laiks iedziļināties Torā un praviešos, ja, ka tas viss jau bija pateikts iepriekš. Tā bija runa par Bētlemi. Ko viņš darīja? Vienkārši viņš teica, nu labi, ok, tie atnāca, viņi Izrēlā meklēja, tie bija pilnīgi no citas zemes, nebija ebreji, nebija izrēlieši. Viņi zināja, no tās puses kaut kur jānāk ir tam īstam ķēniņam. Ne tikai tādam parastam ķēniņam. Viņi aizgāja pie paša Izraēlas ķēniņā. Viņš teica, nu ja jūs viņu atradīsiet, jā, un tu dod ziņu man, es arī aiziešu tur pielūkšanu taisīs, dāvanas nesīs. Īstenībā tā nebija tas. Viņš domā pilnīgi savādāk. Viņš viņus paaicināja, tāpēc, ka viņš jūtas apdraudēts. Viņš gribēja viņu nevis pielūgt un dāvanas, bet nokaut.
Nu, tie aizgāja prom, jā, meklē viņam. Un pats interesantākais to Bētlemes zvaigzni, kā ļoti daudz zīmē un rādīja, neredzēja tak viss. Viņi tik to redzēja. Un viņam tā zvaigzne norādīja ceļu, uz kurien viņiem iet. Tā laikā vēl navigators nebija. Viņi negāja pēc navigatora, viņi gāja pēc zvaigznes. Un tā kā viņi aizgāja un ieraudzīja un satikās. Viņiem līdz dāvanas, viņi atnes dāvanas un pielūdz, nometās ceļos, pielūdz viņiem, saka, mēs ieraudzījām pestītāju glābēju. Un Dieva eņģeli viņam pat pilnīgi nav ar ebrejiem saistībā, nekas tam līdzīgs. Ne ar kādiem ticīgiem, bet Dievs viņiem runāja, saka, neiet to ceļu, jo tā persona, kas jums pateica, viņš grib viņu nav, ejiet pa citu ceļu, viņi aizgāja, viņi apmānīja. Toreiz ebreji ķēniņi. Un pēc tam vēlāk tas ebreju ķēniņš, viņš uzzināja, ka viņš tika apmānīts no viņiem, viņi aizgāja citā ceļā, viņš sūtīja uz to zemi, bet tai naktī Dievam ir eņģeļi, kas sūta, kas viņa vēstneši, beidz prom uz Ēģipti. Viņš aizskrēja uz Ēģipti. Es runāju reāli vēsturi. Es nerunāju reliģiju, es nerunāju ideoloģiju, es runāju vēsturi, kas īstenībā virs šīs zemes tiešām bija noticies, kurā tu un es mēs dzīvo. Un Dievs eņģeli sūtīja, lai runātu uz viņu ģimeni, uz Jāzepu. Ejiet uz Ēģipti, jo meklē nokautu. Un atkal te skaties, it kā dabīgi tas bija, viņa emocijas aizgāja pa gaisu visam tam Herods ķēniņš. Bet tas jau pa viņa liktenis bija rakstīts jau vecajā derībā, ka pravietis izteicis. Tu, Bētel, liels brēkas būs. Un pateicoties, kad Jāzeps paklausījā Mariju ap divi, viņi paņēma savu bērniņu un aizgāja uz Ēģipti. Un kas notika tajā Bēteles zemē? Visi mazgadīgie bērni bija iznīcināti. Un tas bija jau rakstīts praviešos iekšā. Kamdēļ es tagad tās detaļas tā izceļ ārā un ilustrē, lai izprastu, kam tu esi un kam es šai pasaulē. Un kamdēļ mēs dzīvo. Mēs varam būt dažādās, kā var teikt, ideoloģijas, reliģiskās, bet mums fakti runā pilnīgi pretēji. Fakti tas, ka mēs ikdienā dzīvojam, fakti tas, ka ikdienā sastopamies ar cilvēkiem, fakti tas, ka mēs nomirstam, fakti tas, ka mums izdara pāri, fakti tas, ka mums kāds apmelo, fakti tas, kas mums kaut kāds izdara ļaunumu, un fakti tas, kas izdara mums labumu, un fakti tas, kas mums paceļ mūsu dzīvi augstāk. Ja es biju vakar nelaimē, tad šodien es esmu laimē, un tie fakti, es runāju par tādām lietām, nevis par kaut kādām ideoloģiskām lietām, kas var tu ticēt vai neticēt, bet fakti vienmēr runā paši par sevīm. Tā ir realitāte. Un viņa aizbēga uz to Ēģipti. Un tas ļaunais Izraēļa ķēniņš, ko viņš izdarīja? Viņš nokāva visu Bētelē. Tur bija, teiksim, cik tur gadiem visi mazos bērnīs apkāva. Praviešos bija teiks, ka tur liela brēka būs, un tā arī notikās. Visi bērni bija apkauti. Tas bija šausmīgs notikums, kas viss notikās tajā pilsētā. Iedomājieties, cik daudz mammas un cik daudz ģimenes nepārdzīvo šausmas. Kur ienāk ienaidnieki, kas griež mūs. Mēs šodien to redzam ļoti daudz. Mēs redzam daudzās vietās karu
uzplauksmi, kādā veidā cilvēki tiek nogalināti. Tas notiekās visapkārt. Ukraina, Sīrija, Irāka, Irāna, Lībija, kur šausmīgi cilvēki tiek iznīcināti. Tā ir realitāte. Un es teiksim vienkārši tādā veidā vēl pateikšu dziļāk. Arī manā valstī, kur es dzīvoju Latvijā, katru reizi valdībā nāk jauni cilvēki pie varas. Viņi sola vienu un izdara pretēji, viņi iznīcina valsts. Ukrainā tieši tas pats vien notikās. Atnāca prezidents, ka viņš pateica, es atnesīšu mieru, un viņš tagad jau ir, es nezinu, tur miljonus pār iznīcināt cilvēku. Joprojām tas karš vēl nav beidzies. Es gribētu tā vienkārši, lai dziļi aizdomās katrs priekš sevis. Tur ir kaut kāda cilvēciskā zemiskā vara, ņem virsroku uz dievišķās varas. Tur būs posu nāve. Tā ir bijis vēsture un šodien tā ir. Es tā salīdzinu tas līdzības savā starpā vienādi, lai apskatīties. Bet rezultāts bija tas, ka Jēzus tomēr viņu neiznīcināja. Un viņš neatnāca no ebreju vidas, bet viņš atnāca pilnīgi no malas. Un tad, kad viņš arī bija atnācis jau uz pirms savu publisko uzstāšanās, viņš saka, nāc arī tā jau arī bija pie ebreju pierobežu pilsētiņa tikai. Tas jau nebija no Jeruzalemes. Tas nebija no dievnam. Tas nebija no viņa reliģiskās vidas. Tas neatnāca no turienes, bet viņš atnes dzīvību šajā pasaulē. Un tā kā viņš arī bija viņa vidu, viņš ļoti daudz runāja par to. Viņš bija reāla persona, kas vienkārši visu reliģisko un politisko sistēmu nolika realitātē. Deva viņiem ieraudzīt pašiem, kas viņi tādi ir. Viņš daudzreiz viņam uzrādīja, viņš saka, jūs tā kā izkrāsot zārku, jūs lūdziet un rādiet tās lūkšanas ārējās, vispārējā, bet tur Dievu nav. Un tā kā viņš atnāca kalpot, viņš atnāca demonstrēja nevis to sistēmu, kādā veidā visu pasauli bija pierast. Viņš atnāca jaunu sistēmu mums demonstrēt. Viņš teica, es atnācu ne pie veseliem, ka mārs nav vajadzīgs. Es nācu pie taisnīgiem, kas paši sev taisnīgi, jo viņi ja tur visu pareizi dara. Es nācu pie grēciniekiem un līdz glābta. Un tālāk, kad mēs skatāmies jaunā derības bībelē, tur ieraugam to, kad viņš Dievu visu pilnībā lapa tik iemājot viņā. Tas viss notikās arī tajā pirmā dienā, kad viņš saka, pirms uzsāk kalpošanu. Viņš ir mans mīļotais dēls, pie ko man ir labs prāts. Viņš ir sūtīts dēļ tāpēc, ka viņš grib šo zemi izmainīt. Nevis nosodīt, nevis nonicināt, bet lai izmainītu un padarītu par labu paradīzi zemi, lai tavu dzīvi būtu nevis sliktāk, bet tieši otrādi. Es teicu, es neesmu nācis, ienaidnieks nācis, lai jūs nokaut, iznīcināt un nogalināt. Es nācu, lai jums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Un tā ir realitāte. Ja tu šodien to neaizdomāsies dziļi savā sirdī, tas nopietni ir priekš tevs. Jēzus ir atnācis dēļ tādu, lai tu būtu dzīvība un dzīvības iedomājies, pārpilnība. Tas ir tā kā katls tev pilns, viņš vārās un burbuļo, viss iet pāri. Nu, apmēram kaut kur tādā veidā. Ja tu dzīvo šodien tā knap velktam savus galvas kopā ar tādam plus mīnus, kādreiz maz bišķiņai pozitīvas emocijas, un viss dzīve vienos grūtībās, problēmās, viņš atnāca, lai tavu dzīvību pārveidoties pārpilnībā. Nevis ar to, ka tu tikai čičuķi saņem bišķīt,
Bet, lai dzīvība, kas burbuļo, nāk no debesīm, tā iet pārpilnībā. Tā iet pārpilnībā. Tā laužās pār pa visām malām. Un tā kā mēs lasām 17. Jāņa evaņģēlija nodaļā, es esmu atvērs tavs vārdu, es atveru tavu vārdu, es atveru tavu dzīvību, es atveru tevi, Tēvs. Un lai tā slava, kas ir uz manis, lai arī viņiem ir. Un tagad te ir tas nopietnākais faktors. Mēs neejam iekš dzīvībā nedēļ tā, ka mums jābaidās, ka mēs nomirs un kaut kādā ellē aizies. Dzīvība ir notiekās tas, kas notiekās šodien tev ikdienā. Un kad ir Jēzus, viņš saka, dodiet, un jūs dos pārplūstoši. Un ja kāds dod kādam, tam būs šeit dzīvē, un vēl tai dzīvē, te neiet runa starp nākotnes dzīvi, aizkap dzīvi, bet tā ir kopēja dzīve, tā ir viena dzīve, tā ir reāla dzīve, un tas, kas mēs esam iekš Dievu, ja to tā nopietni pievērsīsies, nevis klausīsies, ko pasaule runā, nevis klausīsies, ko daudz baznīcas runā, bet klausīsies personīgi Jēzus vārdos. Es esmu nācis līdz no dzīvību un dzīves pārpilnību. Un viņš teica, kas tic man, tas ir pārgājis no nāves dzīvībā. Viņš to mācīja arī saviem mācekļiem. Viņš saka, vai jums ir kaut kas pietrūcis, ka es jūs sūtīju tur un tur? Nekas jums nekad nav pietrūcis. Jums vienmēr visi bijis pārpilnībā. Ne jau jautājums tanī, ko es domāju par viņu, bet svarīgi, kā viņš domā par teviem. Un te ir svarīga lieta. Izsver savus domas. Es varbūt domās kaut kā pa viņu, ka viņš ir tāds. Jā, tas būs nākotnē. Tas notikās tieši tas pats, kad Lācars nomira. Viņš atnāca viņu vidu. Un tu visu tuvnieku atnāk. Un viņš teica, Jēdz, ja tu būtu atnācis ātrāk bišķi, viņš nebūtu nomiris. Un ja es stāvēju viņu vidu, un viņš jām acīs saka, es esmu dzīvība. Es stāvu šeit jūsu klātbūtnē. Skatos tev acīs. Jā, es ticu, ka tur kādreiz pastorālā tiesa atnāks, jā, un tur viss būs dzīvi, jā. Mēs ticam, ka Jēzus atnāks kādreiz, tad viss notiksies. Es esmu dzīvi. Viņš negribēja viņus apvainot un konfliktēt un diskutēt. Viņš pēc tās sarunas, viņš teica, atvēlēja to kā akmeni nost. Nu jā, Jēzu, bet tu paklausies, bet viņš jau šeit bija smird, viņš jau nomirs ir. Es novēlēju to akmeni nost. Ko viņš parādīja? Es Lācars nāca augšā, nāca ārā. 4 dienas smirdīgs mirons. Viņš iznāca ārā no kapa. Ja tu savā dzīvē esi tik salūs un ka tavu dzīve smird un vispār nav nekam vajadzīgi, tad zini, ka viņa balss tevs runā uz tevim. Nāc ārā! Nāc ārā! Uz kurien ārā? Neskaties mani, neskaties nekādā, bet skaties, kāds viņš ir. Viņš tev ar savu debesīgo spēku, viņš tev pacels augstāk par visu, un tas, kas tavs bijis vakardienas neveiksmes, būs tavu rītdienas pa plusiem. Ja es tikai akcentētu tikai uz sevi un runātu kā liecinieks, tas būtu ļoti nožēlojami, bet tāpēc, ka es zinu, ka viņš ir reāls dzīva persona. Viņš nepalika zārkā un viņš nenomira un nesatrūdēja. Viņš ir dzīvs. Un mēs, kad savā sirdī liekam ticību, ja mēs tikai liekam uz baznīcas nosacījumiem, tad mēs esam ļoti bēdīgi. Ja mēs liekam savu ticību un savu pārliecību uz to, kas piecēlās
vienreiz no miroņiem augšā, viņš dzīvo mūžos, viņš šodien ir reāli, viņš reāli runā uz tavu sirdi, uz tavu garu. Tā ir realitāte. Un tad, kad tu viņu pieņem sev iekšā, tu esi kopā līdz ar viņu. Ir bijis nāve, ir augšām celšanās. Un tas, kas tagad tavā dzīvē, kad tu esi viņu pieņēmis, tas vairāk nav tas, kas nav bijis tavs pagātnes. Tas viss ir taps jauns. Tas viss ir no jauna. Tas viss ir nepazīstams. Tas viss ir nezināms. Tu viņu nesaproti. Ar prātu, ne ar jūtam, ne ar dvēseli. Bet tu viņu pieņēmi. Tāpēc, ka tu izjūti tajā momentā kaut kādu dzīvības garu pieskārienu tavai sirds būtībā, tavā garā iekšā. Tu izjūti iekšā. Kaut kas tevi tāds runā, kas paceļ tev augšā. Un tu savā sirdī saki, jā, es zinu, ka viņš ir mans kungs. Viņš ir mans kungs. Viņš ir mans glābējs. Un ne tikai uz kādu īsu brīdi, uz mūžiem. Un tu nenomirs nekad. Nāvei vairs nav varas par tevi. Neveiksmi vairs nav varas par tevīm. Tu esi iegājis dzīvības valstībā. To ir realitāte ar viņu. Un tas ir, ko es visvairāk, ko es novēlu. Nepretojies, padomā, pieņem un tie, kas jau iegājuši, nekad neskaties uz apakaļ. Ja tur bija nāve, ja tur bija neveiksms. Neskaties tik daudz, cik daudz sludinātāji dažāds veids sludina. Skaties uz viņu, apskaties viņa acīs, apskaties realitāti, ir Dieva gars, tas, kas ir tev pārliecina šajā patiesībā. Tas būs tas, kas tev runās tavā sirdī, tavā garā. Un tu sapratīsi, ka tā ir taisnība, ko es tā tur runā. Es viņu neizdomāju no savas puses. Tā ir viņa vēsts no debesīm. Lai Dievs tev svētī. Amen.